Šodien parunāsim par vienu no patiesi monumentālām figūrām Rietumu domas vēsturē – Svēto Augustīnu. Bet kas viņš īsti bija? Kāpēc kāds, kurš dzīvoja pirms vairāk nekā 1500 gadu Romas impērijas norietā, joprojām ir tik svarīgs? Lai to saprastu, ir jāieskatās viņa dvēseles dziļākajā stūrī, viņa nemierā. Tā nu, ķersimies klāt. Un lūk, šis teikums no viņa slavenās grāmatas Atzīšanās ir, tā ir kā atslēga visam. Patiesībā viss viņa stāsts ir ietveris šajos vārdos. Tas nav vienkārši kaut kāds abstrakts teoloģisks secinājums. Nē, tā ir viņa paša dzīves esence, viņa personīgās pieredzes kliedziens, stāsts par nemitīgi nemierīgu sirdi, kas meklē savas mājas. Tad pirmais cēliens viņa stāstā. Tā ir šī nemierīgā sirds. Parunāsim par to iekšējo konfliktu, kas plosīja Augustīnu jaunībā un, godīgi sakot, kļuva par viņa dzīves galveno dzinējspēku. Aizceļosim uz 4. gadsimtu. Romas impērija lēnām brūk, un uz šīs skatuves parādās Augustīns. Viņš ir jauns, neticami talantīgs, spožs prāts, tāda kā tā laika superzvaigzne retorikas pasaulē. Viņš ar saviem vārdiem varēja apburt jebkuru auditoriju. Bet aiz šīs spožās fasādes slēpās dziļš, mokošs tukšums. Nekāri panākumi, nekāda slava to nespēja aizpildīt. Un šis citāts no Atzīšanās ir vienkārši satriecošs savā atklātībā. Tikai padomājiet, viņš lasa par sengrieču varoni Eneju, par Dido traģisko mīlestību un raud. Viņš spēj just līdzi izdomātiem tēliem no literatūras, bet tajā pašā laikā, kā viņš pats saka, viņa paša dvēsele mirst un acis paliek sausas. Tā ir milzīga atsvešinātība no sevis paša. Viņš jūt līdzi pasaulē, bet nejūt pats sevi. Labi, tātad, ko dara cilvēks ar tādu iekšējo tukšumu? Viņš mēģina to piepildīt no ārpuses, un Augustīns metās tajā iekšā ar pilnu jaudu. Apskatīsim, kādu dzīvi viņš sev būvēja, lai apklusinātu to nemitīgo balsi sirdī. Viņš kļuva par slavenu retorikas meistaru. Tā bija viņa biļete uz visu – slavu, naudu, ietekmi un, protams, baudām. Viņš bija pārliecināts, ka tieši tas – augsts status, atzinība, intelektuāls pārākums un miesiskas baudas beidzot atnesīs laimi. Viņš būtībā kļuva par savas paudzes rokkzvaigzni. Gudrs, veiksmīgs un pilnībā iegrimis tajā, ko pasaule varēja piedāvāt. Un te mēs redzam to milzīgo pretrunu, kas viņu plosīja gabalos. No vienas puses ambīcijas, karjera, intelektuāls lepnums, vēlme pēc baudām, bet no otras puses dziļi iekšā bija šīs ilgas pēc kaut kā īsta, pēc patiesības, kas nesalūst. Viņa dzīve bija kā kaujas lauks starp šiem diviem spēkiem. Tieši šis iekšējais karš dzina viņu uz priekšu. Tā sākās viņa gandrīz 10 gadu ilgais ceļojums. Tādi pamatīgi intelektuāli un garīgi meklējumi, lai beidzot atrastu atbildes. Viņš izmēģināja divus galvenos tā laika lielos virzienus. Sākumā viņu aizrāvā maniheisms. Tā dualistiskā ideja, ka pasaule ir cīņa starp labo gaismas dievu un ļauno tumsas dievu. Tas viņam šķita labs izskaidrojums savai iekšējai sašķiltībai, bet vēlāk viņš pievērsās neoplatonismam, kas mācīja par vienu perfektu laba avotu, no kura viss izriet. Abi bija nopietni mēģinājumi atrast sistēmu, kas sakārtotu viņa haotisko pieredzi. Un jāsaprot, ka Augustīns nebija tāds pasīvs skolnieks. Nē, viņš metās tajā visā iekšā ar visu savu intelektu. Viņš debatēja ar šo virzienu gudrākajiem prātiem, piemēram, ar slaveno manihēju bīskapu Faustu. Un, lai gan Fausta daļrunība viņu apbūra, galu galā Augustīns saprata, atbildes ir pārāk vienkāršas, virspusējas. Viņa dvēseli tās neapmierināja. Un te nu ir tas galvenais jautājums. Vai ne? Viņam bija viss – slava, nauda, baudas, viņš bija apguvis sarežģītas filozofijas, viņš bija sasniedzis visu, ko tā laika sabiedrība uzskatīja par veiksmes virsotni. Bet sirds joprojām bija nemierīga. Kāpēc? Acīm redzot tāpēc, ka ar prātu vien nepietiek. Intelektuāls atbildes nespēja izdziedēt dvēseles brūci. Un tad ceļš viņu aizved uz Milānu. Un tieši tur visi šie paviedieni, viņa intelektuālie meklējumi, emocionālās mokas un garīgās ilgas beidzot savijās kopā vienā liktenīgā pagrieziena punktā. Milānā viņu sagaidīja divas izšķirošas personas. Pirmkārt, viņa māte Monika.
Dievbijīga, neatlaidīga sieviete, kas bija burtiski sekojusi savam dēlam pāri vidusjūrai, nekad nezaudējot cerību. Un otrkārt, Ambrozijs, Milānes bīskaps. Viņš nebija tikai dievbijīgs vīrs, viņš bija arī izcils intelektuāls. Ambrozijs parādīja Augustīnam, ka kristīgā ticība nav naiva, ka tā var būt arī dziļa un gudra. Ir tāda spēcīga epizode viņa atzīšanās grāmatā. Viņa māte Monika, raudot par dēla nomaldīšanos, griežas pie kāda priestera, un viņš saka šos vārdus: Ej mierā, jo nav iespējams, ka šo asaru dēls pazustu. Šie vārdi kļuva par Monikas enkuru. Gadiem ilgi viņa lūdza, un šī ticība deva viņai spēku nepadoties. Un tad pienāca kulminācija, tas slavenais notikums Milānas dārzā. Augustīns ir pilnīgā emocionālā sabrukumā. Viņš raud, plosīts starp savām vēlmēm un to, ko viņš jau zina kā patiesību. Un tad, caur savām asarām, viņš izdzird bērna balsi no kaimiņu sētas, kas skandina: Tole leģe, ņem lasi. Uztverot to kā zīmi no augšas, viņš paķer tuvumā nolikto apustuļa Pāvila vēstuļu grāmatu, atšķir to nejauši un izlasa rindiņu, kas visu apgriež kājām gaisā. Vienā mirklī viss mainās. Tas nebija tikai tāds prāta lēmums. Tā nebija filozofiska atziņa, tā bija pilnīga un galīga atbrīvošanās. Visi tie gadi, kad viņš meklēja, cīnījās, cieta, tas viss beidzās vienā mirklī. Viņa nemierīgā sirds beidzot bija atradusi savas mājas, atradusi mieru. Labi, tātad meklētājs ir atradis. Bet kas notiek tālāk? Kā šī dramatiskā pārvērtība ietekmēja ne tikai viņa paša dzīvi, bet, kā izrādījās, visu rietumu domas attīstību? Paskatīsimies uz viņa atstāto mantojumu. Pēc šī notikuma Augustīna dzīvē mainījās par 180 grādiem. Viņš tiek kristīts Milānā, atgriežas savā dzimtenē Ziemeļāfrikā, drīz viņu ordinē par priesteri, un tad viņš kļūst par Hippo pilsētas bīskapu. Un šajā amatā viņš kalpo 35 gadus, nenogurstoši rakstot, sludinot, vadot draudzi, pat tad, kad pilsētu aplens barbari. Līdz pat savai nāvei viņš kļūst par vienu no absolūti ietekmīgākajiem baznīcas tēviem. Un tieši no viņa personīgās pieredzes, no viņa iekšējām cieņām, dzima idejas, kas veidoja rietumu domas pamatus, jēdieni par grēku un žēlastību, par brīvo gribu. Viņa monumentālais darbs par Dieva pilsētu ietekmēja politisko filozofiju gadsimtiem ilgi. Un, protams, atzīšanās, tā kļuva par stūrakmeni ne tikai teoloģijai, bet visai rietumu literatūrai. Bet pats galvenais iespējams ir tas, ka Augustīns ne tikai deva jaunas atbildes, viņš uzdeva jaunus jautājumus. Ar savu atzīšanos viņš būtībā izgudroja introspektīvo autobiogrāfiju. Viņš iemācīja rietumu kultūrai skatīties uz iekšu, analizēt savu dvēseli, savus motīvus, savas atmiņas. Un padomājiet, to mēs darām vēl šodien. Un te mēs nonākam pie noslēguma. Visa šī Augustīna cīņa ar ambīcijām, ar iekārēm, ar lepnumu, ar jēgas meklējumiem, šīs dziļās ilgas pēc miera, vai tas viss neizklausās pārsteidzoši pazīstami? Viņa stāsts ir aktuāls arī šodien, jo gal galā stāsts par nemierīgu sirdi, kas meklē savas mājas, ir mūžīgs. Tas ir stāsts par mums visiem.